iestāstīt pamata vingrinājumi lai sāktu un vispār iesākt. Būtiskākais ir pats sākums pieņemt, kad vingriens, svaips, to mēs mākam, tas ir pašsaprotami. Tad ir nākamais, kas ir ļoti būtiski, cik airflares ir augstākā pozīcija priekšroties. Stājot rokām, viņai jābūt ideāli. Un tātad pirmais no vingrinājumiem, kā pieņemsim, pozīciju izstāstīšu, kur ir atšķirība, kur bieži vien arī ir kļūda. Stājās uz rokas. Pozīcija ir šāda te. Ne šāda, bet šāda. Šo atšķirību vajadzētu iedot. Ja? Un vingrinājumi, kurus pakāpes daram, nostiprinot rokas, ir šāda te. Ja? Un tā ir būtiska lieta. Pirmais uzsvars stājām uz rokām, atceramies. Ideja ir tā, kā mēs slēdot krēslā. Šādi ir te, bet ne šādi. Ja? Vēlreiz atkārtot. Stājās rokām ir šāda, bet ne šāda. Šis var palīdzēt. Principā paškontrolē. Protams, ka ir ļoti labi, ka tu spēj cilāt gan tā. Bet ejot twistā, airflare, pozīcija būs vienmēr šāda. Nākamā lieta nostiprināt, kas ir ļoti būtiski. Svara pārnešana no vienas rokas uz otras rokas. Šajā gadījumā es paņemšu krāsu. Un šī vingrinājumi, viņi arī ir vajadzīgi vispār jūsu paškontrolē. Nav nozīmes, vai jūs taisīsiet airflare, vai jūs taisīsiet svaipu. Šie vingrinājumi ir jāņem vērā, un tie ir jādara. To darīt arī mājās, un obligāti treniņu zālē. Viens. Būtiski nostiprināt trabas rokas. Tātad ar krēsla palīdzību. Ko mēs darām? Sākam pamazīt. Šāda te. Pozīcija, kā jau teicu, tā ir kā sēdot krēslā. Šādi. Ja? Un tas ir kā ar vienu roku, tā ar otru roku. Krēsls paliks. Pieņemsim, ne? Šīs tā lietas mums. Un tas ir arī trenējoties neatkarīgi. Protam, airflare viņas izpildam vienmēr. Un tad ir nākamā lieta, pat cik airflares ir tāds brīdis, sarežģīts moments, ir pārleciens no vienas rokas uz otras rokas. Ne? Tātad pieņemsim, ka handhops nav runā, necik jūs ilgi varētu izpildīt uz ilgumu, bet ir jāsaprot, ir princips. Viens handhops uz vienas rokas, bet darīsim tā. Tagad sekojoši. Jānostiprināt abas rokas, piemēram, mēs krēslā varam izpildīt gan tā, ne? Izdarīsim šādi. Elementārs trīs uz vienas, ievilkam kājas uz otras. Uz vienas, uz otras. Uz vienas. Uz otras. Šādi. Nākamā lieta, pieņemsim, esam astrādājuši, ka, teiksim, ievelkot kājas uz vienas uz otras rokas, ievilkt tagad jau pievienojam lāknas lietu handhops. Tas nozīmē īšāks spēkums. Šādi. 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 Un šādi. Ja? Tas ir viens. Nākamais ir, kas ir diezgan sarežģītāk, jā. No vienas rokas pārlikt uz otras rokas. Tātad. Viens. 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 Kas ir vēl būtiska lieta? Tātad saprast savu svaru, kā mēs noturam uz rokas. Tātad, ko nozīmē pilns svaru nogūtni? Šādi. Šādi.
Ja? Tas nozīmē, ka jūsu svars tiek pilnībā noguldīts uz vienas rokas, uz otras rokas. Tas ir ļoti būtiski. Un cenšoties, neatlaižoties, kā jau rādīja, vienu roku, vienu roku, otru. Tad ir šos ūdeni. Vēl tāpēc mēs stāvam, trenējam tieši šo te, lai tavu pozīciju. Ķermenis ir stingrs. Atrodās pozīcija. Viens, ir tieši šis te. Tā tad ir nākamā lieta. Atgādinu vēlreiz, nekādas ļurkāšanās. Plecu pozīcija ir šī te vieta. Tur arī veidojās šī orbīta. Viņai ir jābūt stingrai. Šī te plecu daļa. Es personīgi lielākoties. Pēc kājas, es nezinu, kā izstās no malas, varbūt man kāja tieši kas veizē. Jā, bet es eju plecos. Es koncentrējos vairāk uz plecu daļu. Tā kā tas ir viens orbīta, mēģinam turēt. Šitā esam stingri. Šitā stingri. Jā? Vingrinājums, jūs jūtāt? Triceps, bicepsi, plecu daļa, krūšu daļa, šis te presītas daļa ir tas, kas mums palīdz nostiprināt augšējo daļu, lai griežot vienalga swipes, air flares, noturēt orbītas. Ar ko? Kad jāsaka? Jā, labākā ir. Parādīšu. Izmetīšu vienkārši vienu teikt lietu. Ja? Kas tajā brīdī notiek? Kur ir atspēriens? Jā, kur ir atspēriens? Tātad, kā jau rādīju iepriekš, šis te moments. Ne? Kad tad iegājies un paliekam šajā rokā. Un tagad ir pakāpeniski, ejot līdz šim te, tātad rādīju vingrinājums. Šis te vēziens. Vēlreiz. Šis te vēziens. Pirmais, ko no sākuma darat, tātad vēlreiz. Šī pozīcija ir stingra, man nestāja uz rokām, ko es rādīju vingrinājumu. Mēs nostiprinām visu šo korpusu, un necer šo vēzlēšanu, un vēl arī handhops. Tātad, ko mēs pamazām varam darīt? Svaigu mēs mākam. Mēs zinām, kā ir piezemēties ar šo roku. Mēs apmēram saprotam, ko nozīmē orbīta. Ar svaigus es tiešām tam palīdzu. Pirmais. Vienkārši mēģinam. Tad lēnām. Viens. Un neforsējam. Vienkārši mēģinam. Kaut vai ļoti šādā pozīcijā. Un bieži vien tas var beigties arī, ka tu no šīs pozīcijas iekrīt. Ļoti iespējams no sākuma caur to bez tām nekā. Bet tam ir jātiek kā pāri. Tas ir pakāpeniski lēnām. Nesteidzamies ir viens. Kad mēģiniens krīta, mēģinām vienkārši nākt uz šīs rokas, bet uz rokas. Pirmais. Vienkārši tikt uz viņu. Visi. Nākamais. Tātad par vēzienu. Ir kļūda, ka bieži man ir jautājuši, ka, teiksim, vai atspēriena brīdī šo kāju saliet vai nesaliet muļķības. Tas vienkārši izstrādāsies ar laikā, jums būs vērtāk. Šis nav, teiksim, kāds ir aslaikas vārdi, kas jums palīdzētu izmestīt. Tā var būt pilnīgi taisna, kājas ar divas var pilnībā būt saliet. Tam nav nekāds īstenības. Galvenais, šis te platums ir jāmēģina turēt. Nesaraudiet šādi, mēģinam turēt viņu platumu. Un tāpatās arī šī te plecu daļa. Tāpēc ir šie vingrinājumi nostiprināt vienkārši augšējo korpusu. Un vēl ir viena lieta – nesteidzamies.
šādi te, tā nedara. Esam tādi konstanti, stingri savā pozīcijā. 1, 2, ja? Savu šo vingrinājumu mēs ejam. Tad arī pakāpes ir tā arī mums. 1. Rokas noliekam priekšā ceļgaliem, pagriežam šādi, mazliet zelmas uz iekšu. Un vēl ceļos pie ķīnātī. Bet tiešām piefiksējam tā. Mērķis taisnas rokas un ceļgali, cik ir iespējams, vēl kā tiek rūtīgi. Špagats, zini kā? Jo platāks viņš ir, tas ir jums foršāk, vai ne? Ir viena lieta, kāds jums ir jāapsēd. Ir jautājums, vai es varu izdarīt šādi te? Atrod plus mīnus. Mēģinam kāju nostiet un papēc pēc tādā. Izspiežam papēdi. Varam? Varam? Ar vienu roku. Varam? Vēl ir viena lieta. Ievelkam kāju iekšā. Vienkārši papēdi. Pakusti. Ja? Varam? Visi? Ir ok? Ir labi? Un daram tā. Tagad šo vingrinājumu vienu pozīciju, katrai 10 reizes. Vienkārši pakusti. Nākamais. Nogrumiet zemu. Bišķi pakausīt augšā. Bišķi plecu pie zemes. Pakausīt augšā. Izdarši tā kājas. Taisīt. Un pakustīt. Tā ir. Okay? Un nākamais. Ciet. Vaļā. Ciet. Vaļā. Ciet. Vaļā. Jūtat? Ir uzreiz. Un tas pats arī nostājamies kājās. To var arī darīt ar atbalstu. Elementāri tas jums viss. Pats ir. Tā lai 90 grādu leņķīt. 1, 2. 90 grādu leņķīt. Ja? Vēl viena lieta. Nākamais. Uz priekšu ir uz sani. Urām uz sani. Ja? Un šādi. Un principā, es vienmēr daru tā. Pirms gulēt tieši 10 reizes. Labi, ja jūs ar šitīs šādi. Ja? Stop. Tieši.